Kā jau pagājušajā nedēļā informēju, Latvija pirmajā vietā iesniedz Saeimai lēmumprojektu, ar kuru paredzēts atbalstīt Donalda Trumpa kandidatūru Nobela prēmijas piešķiršanai. Protams, jaunā vienotība un progresīvie neslēpj savu attieksmi pret ASV prezidentu, balsojot vai nu pret, vai nu atturoties. Jāsaka, ka faktiski visa ZZS, izņemot vienu deputātu, atbalstīja šo te lēmumprojektu. Un ko izdarīja jaunā vienotība? 5 minūtes pirms plenārsēdes, tā teikt, lai izietu sausām kājām, iesniedza lēmumprojektu par transatlantiskās sadarbības nozīmi miera un drošības nodrošināšanai, kur, protams, ir vislabākie pateicības vārdi Amerikas Savienotajām valstīm un neviena vārda par Donaldu Trumpu. Protams, ka šo lēmumu projektu Latvija pirmajā vietā atbalstīja, bet lūk, ko pirms balsojuma teica mūsu frakcijas vadītāja Linda Liepiņa. Mums, kā atbildīgai valstiskai partijai, un arī kā Donaldu Trumpu atbalstošai partijai, tas taču nav nekāds noslēpums. Mēs to esam teikuši no pirmās dienas, ka mēs atbalstam gan republikāņus, gan Donaldu Trumpu. Skaidrs, tas bija ļoti normāls solis, ka mēs nācām ar šādu lēmumu projektu, kur faktiski vairāk, ar kuru mēs atbalstam mūsu Saeimas priekšsēdētāju, nevis tik daudz Donaldu Trumpu, jo neba mēs lemsim par šo Nobela prēmijas piešķiršanu, kam tā tiks vai netiks piešķirta. Ko darat jūs? Tā ir ok, ka jūs nākat ar savu lēmumu projektu, bet kā jūs to darat? Pirmām kārtām, Jurēvics kungs, varbūt es esmu palaidus garām kādu ēpastu vai kādu tālruņu zvanu no kādām 5 frakcijām, kas ir parakstījuši šo svarīgo lēmumu projektu iesnieguši. Jūs kaut kādā brīdī nācāt pie mums, kaut kādā brīdī Latvija pirmajā vietā balsojumi vai darbības ir likuši šaubīties par mūsu vienoto redzējumu Latvijas drošības jautājumos vai vienas ārpolitikas jautājumos. Vai kādreiz jums ir bijušas tādas šaubas? Nē, jūs vēlaties manipulēt ar šādu informāciju 5 frakcijas. Nē, ja jūs turpinat nodarboties, un tas arī, ko jūs darat, ne tikai ar sabiedrības šķelšanu, bet arī ar parlamentu šķelšanu, deputātu šķelšanu, turpiniet to darīt. Es tikai vēlreiz atgādinu, ka tas nav objektīvi, tas nav godīgi, ko jūs šeit nākat un paužat no tribīnes. Mūsu sniegtais lēmumu projekts, jūs ar to bijāt, jums ar to bija iespēja iepazīties normālā kārtībā. Caur prezidijas sniegtiem lēmumu projektiem jūs varējāt tur nest, manuprāt, juridiskais birojs pat nedaudz koriģēja, kas ir pieļauts šādos lēmumu projektos. Tā vietā jūs šo lēmumu projektu iemet darba kārtībā pēdējā minūtē. Priekšsēdētājs kundze šo darba kārtības jautājumu pieteica mums vēl joprojām Latvijas